Atradu maršrutiņu. Forši skatu torni. Paskatīsimies Biržu pili. Domāju, būs labi. Nu, ko, gatavi braucam, ja? Ezīts miglā šodien būs. Krači pa ceļam, kaut kur apstājāmies, nezinu, kas tā pa vietu. Bet ieraudzījām ļopeni. Iesim apskatīsimies ļopenīti. Nu, jauki. Interesanti. Var iekurbulēt viņu. Te jau rekur pa durvīm viņu jau var iekāpt. Jā, kā tā. Sāniņi vaļā, tu laidīsim ar ļopeni. Rekur bākugunis. Forši ieies, paskatīsimies. Tādā neesmu bijis. Te vēl rekur samaksāt var. Cipa maksas pasākums. Wow. Pat atstājis viens apavus ir, ja? Jā, bet ir izārdīti. Ej, tu nafika. Kāds ir? Sagrup. Ko stāst tur kaut kas? Nezinu, bet tāda sajūta jūtas. Gaz un vind. Gaz un vind. Es nekstu laikam. Tā ir sajūta. Man nākoši vasar jālido. Uz kurieni jālido? Uz Krētu. Nu ne jau ar šitādu. Paskaties pakaļkalā arī te baigi. Šteik ir kaut kāds kompīts gan jau nāk. Pakaļkals. Jā, interesanti. Vaigai! Buļien viens izlecis Japavas aizmirsis ar izpletni. Pagaidies savu no pagaidām atkal kaut kas. Tu domā, šitāda sēdēšana tur ir viņa? Nu nav īstā krēsla, ko darīt. Es nezinu, kāda garuma cilvēkiem jālido ir. Jau augstāk tu gan sēž šādi. Nu jā, rekur redz eņģes ir. Jībija, man. Laižam? Iedomājies sastrīdā sev. Neizbraukšu. Es rāju ručniku. Jā, labs. Ko tam iekasēs? Rekur bremzi var. Tas ir pie aizmugurē spārnes. Kustās interesanti? Pakustī. Redzi? Ir, kust. Šitas arī. Tu paskaties. Nu tak viņai viss, tu reku process tak iet visu. Jā, bet tu paskaties, cik viegli un kādu lielu kustini. Paskaties tur gar malu. Paskaties kādu lielu. Koškina. Tas ir nesamaksājām. Tas uzreiz atķēp. Rokīgi. Netaisti. Nē, nu forši. Interesanti tā, ka var iekāpt tādā. Baigi superīgi. Baigi viegls viņš ir. Viņš ir stikla šķiedras spārni. Jā, stikla šķiedras spārni. Jā, interesanti, kas te pa lūciņā. Te trosīts laikam ieļot. Jā, ieļos viss. Forši. Mans nebija līdzīgi. Laidīsim tālāk. Un īšiem informācija. Google skaidro, ka 2018. gada sākumā bija kā Bārbeles zēnu pamatskola ar aviācijas novirzienu. 2021. gadā pēc lielāka pieprasījuma pielāgoja programmu arī meitenēm. Tagad attīsta skolas apkārtnī ir izbūvēti basīša, bīču un hoķa laukums. Ieplānoti arī helīša angārs un skrēceļš. Vairāk info var uzzināt barbele.lv. Domājam, ka rūķis kaut kāds, bet izrādās nē. Gaida, ka kāds iedvēs. Rekrutēja zvani. Eņģeļtaura, jā. Un sargs. Jā, interesanti tā. Reaktīvā lidmašīna vēl. Reku tālumā. Izskatās jau forši. Atpakaļ ar reaktīvi nelaužam.
No. Baigā ļopenīte. Riktīgs. Yeah. Jā, ka slangu rotu rindā. Baigi. Interesanti. Tādu katru dienu neredzēs. Kas tas ir pa ģērboņu virsū? Man liekas, ka Čehu, ne? Granķiralku te. Nē, kas mums tur ir? Kaut kāds kāpats Granķiralku, jā. No tālūk, tā mēs arī apskatījāmies. Jā, Čehu. Iesim paskatīsimies muti nomazgāt Sēravotā. Droši vien smirdīgs būs, bet nu, te jau redzēs. Tā, Sēravot. Tas jau nav lauksaimniecības, varbūt. Smaka ir no šejienes vai no turienes. Video to nevar atspoguļot, jā? Bišu spāja. Jā. Tā, teikas par Barbeles Sēravotu. Barbeles Sēravots ir bijis ļoti iecienīts ārstniecības avots, cilvēki avotu ūdeni izmantoja par velti. Vietējais muižkungs ir vēlējis avotu izmantot, lai gūtu peļņu, viņš licis uz avotu uzbūvēt nelielu mājiņu un avota ūdeni pārdot par maksu, taču visiem bijis liels pārsteigums, ka nākošajā dienā avots bija mainījis savu gultni un cilvēki ūdeni varēja atkal saņemt bez maksas. No tā, nu, tur jau... Tā ir krūzīte. Dzer cilvēki. Paties, cik skaisti dzirnekļi tīklis uz tīklis. Sen nav neviens dzēris. Nē, nu viņš dzidrs, ūdens ir riktīgi dzidrs. Riktīgi dzidrs. Nezinu. Dzeru, ja? Nē. Reku krūzīti ir. Nopietni drīkst? Nu, reku krūzīti ir speciāli. Pagad, tur bija rakstīts, ka viņi Viņš dzer? taču tirgoja. Nu jā, kādreiz. Un te bijis tas, laikam, tas tā vannas, jo... Ūdens ar smaku. Jā, jo rekur tās vannas ir bijušas kādreiz, kur viņi gāja mazgāties. Tas ir pirms kara laika. Jā, šitien ir bijušas tās. Jā. Un te droši vien ir arī aprakstīts. Barbeles Sēravotu kūrmāja. Tā Barbeles Sēravotu kūrmāja tiek dēvēta par vienu no pirmajām kūrvietām Latvijā. 18. gadsimta sākumā pēc hercoga Jēkaba Pavēles Sēravotu tūmā uzbūvēja vannu māja, saukta par mazo ūdens dziednīcu. Šobrīd savulaik tik ļoti apmeklēto un nozīmīgo kurvietu var tikai iztēloties, atrodoties pie Sēravota tā laika liecība iezīmētas pēdējās vannu mājas un pagraba ēkas pamato šobrīd te atrodas Barbeles Sēravots. Te kur ir? Ko iesim padzerties, ne? Kā, Gin? Kā? Bija labi? Un uz budku pa taisno? Vēl ne? Tāpēc jau budka nolikta. Jā. Dzidrs, bet duļķains, ja? Vien, kaut arī. Normāli. Kafiju var ievārīt, ne? Labdien!
Mēs uz ekspozīciju krasta kriteņu veidošanās. Sakiet, ir iespējams aplūkot? Jā, bet jūs esat jau klāt? Jā, pie durvīm stāvam. Jā, tūlīt tad būs. Jā, labi, paldies, gaidam. Jā, vislabu. Ui! Re, kur vajag iet iekšā? Citas emocijas, bailes iet. Ka neiekrīt. Un kas tas ir? Vienkārši? Tas ir. Jūs nezināt. Tā lūkums notiek. Jā, tā mums notiek dzīvē. Šeit ir parādīts, kā notiek, Bet cik ilgā laikā tas notiek tā? tas iegrums notiek vienā rādā. Rāvienā? Jā. Tas pats iegrums. Pēc tam var formēties atkarībā no tā, ja ir dena grunts vai tam ir, tad viņš pēc tam vēl tā kā no malām lūst iekšā, bet pamata iegrums notiek vienā rādā. Rīga, taču arī uz asfalta, piemēram, mašīnas, kad iegrums. Viņš arī apakšā skalēs un pēkšņi. Nu, jā. Tam. Pārpalkums vai zīmīga halas. Arī no ģipša. Nu, lūk, un te par ģipsi vēl būs tā materiāla šādā veidā. Viņš šādās lielās, tādās strīpās mūsu pusē Latvijā ģipša atsegumi ir ļoti minimāli, jo, kā es teicu, mums ir ļoti dziļi. Jā, Re, kur arī ģipsis, viss ģipsis. Mums pastāstīja, ka tur nebrauksim uz šitām karsta kritenēm, bet brauksim uz Lietuvu. Lietuvā pastāstīja, ka esot baigi liels iebrauksim sākumā baznīcā un pēc tam paskatīsimies Lietuvā, kāda tā kritene ir. Liels paldies jums! Tik daudz informācijas glabājās. Ko, brauksim uz baznīcu? Atbraucām uz baznīcu. Skaists kalns. Te mūsu suns savukārt sagaida. Jā. Es visur kāds sagaida. Ļoti interesanti, reku kaut kādas šitās te skulptūras pie katras mājas. Tas jau arī gan jau ēka pie baznīcas pieder, ne? Droši vien. Iesim iekšā, paskatīsimies. Cerams, ka mums neizdzīs ārā. Ko iesim? Jā. Wow! Lekosā. Tas ir domāts, ko jāņem. Vai šitā nav tā baznīca, kur uz Ziemassvētkiem ar tām lampiņām viss pilns tik superīgi izrotāts? Jo Latvijā kaut kur mums bija viena baznīca, kur vienkārši tik ļoti izrotāta, visam mirdzoša. Izskatās pēc šitās greznības, ka varētu būt tā. Tas salfim teiks? Tā. Slaptumbaņi. Tekliņas? Es paņemšu vienu to un vienu svecīti paņemšu. Nu, davai. Man 2 eiro. Ja? Es neko nepārkāpju, ja? Redzat, ka man ir. Vai ir Ziemassvētkos noklēpinās? Nē, kā bija tā? Tikai ar tam svecēm? Jā. Kas tas ir? Sezemā kaut kādi? Kādas zemes. Svecītes. Tāpat pājādīsim, vai ne? Tā kā no viņas pie. Jā, žēl, ka netiekam apskatīties zārkus. Lejā tur kaut kur zārki ir jābūt, bet veci zārki koka. Neko citreiz. Tās bezdelīgas arī svētas droši. Paskaties, kā tur pilns, paskaties. Es saku pilns mājā, tāpēc cik tās man iekrita uzreiz. Jā, jēziņ, paskaties. Svētās bezdelīgas. Es jau domāju, ka viņas jau visas fasādi jāja arī. Tas jau no vecās. Jā, vecā kaut kāda. Te jau redzi, kaut kas ir skrāpēts virsū. Tas mums šodien fragmenti
Jā, vecie fragmenti, re, kur redzi kaut kāds skrāpēts virsū, tur kaut kas. Tur gan jau zirnekļi, jā. Jā, bezdelīgi pilns. Jā, forši arī tā. Jā, svētību iedos savu bezdelīgu. Nu jā. Forši tādu. Skaisti. Nav kas pastāsta, ja? Jā, kruta. Un man liekas, ka nebija viņiem šī tādu. Viņiem bija savādāki bišķiņi pēc vecajām bildēm skatoties. Jā. Jā. Neko cenšās uztaisīt labāk pa aglonu, lai veicās viņiem. Mums Lietuva ir. Un atnācām Ziedoņa. Kas tas bija Ziedoņa punkts, jā, vai kas viņš? Jā, kas tur akmenī jāiekustina, jā? Re, kur ir tas stāvs? Kas tur jāiekustina akmeni un kas tur? Kaut kā bildē citādāk. Tas saku, bija savs, ka šits nav tā. Ir tas pats, ir tas pats. Tas bija lielāk metā. Nē, viņš bija tuvāk paņemts. Viņš vispār no tās puses fačēs. Re, kur ir? Nu jā, re, kur iešūpini zvānus ritmā. Un tev vajadzēja Ziedoņa dzejas stāstīt. Jā, šit. Baltam kļūt nozīmē būt skaidram, daļam un labam reizē. Nu, ot. Lai tad viss kļūst. Tas ir 1836 kilometri pa apkārt, ja? Pa robežu sanāk. Tā varētu. Nu, davai iešūpini tu arī zvanu. Glinglang. Jā, bildē Apceļu apmīļo Latviju. No, tūlīt brauksim uz Lietuva. Šis smuks, ne? Smuks. Jā. Aiziet. Osis lietuvietis. Paskaties, puķis arī pareizi jau. Lietuvēti? Točina. Arī zaļš. Jā, puķi reku latviešu karogas un smuki. Zvaniņš skan. Ko? Iesim paskatīsimies to, arī redzēju jau no ceļa malas varēja redzēt tālumā. Šis būs labs, manuprāt. Putniņi sēž, viss tur notiek. No. Iestiprinies? Jā, žoknē. Malacis. Sāksim ar mazo paklāju. No, labs. Šitas ir mazajiem, ja? Es saku, uzkāpjam uz pirms. Davai, kāpjam uz mazajiem. Iesildīja. No. Wow! Kruta! Šitā jau tā kā skatuvīte. Būs ko kāpt. Jēj! Labs. Viss te ir iesildīta vietiņa. Var iet tālāk. Jā. Ko aizies? Laipa? Jā. Biržot. Bet arī. Tās Bet šitas viss ir no tiem krikteņiem. Šita tie bērnu šļupsti. Jā, bet šitas viss no tiem krikteņiem. Es jau piekusu. Nu kā, sieviete tā stāstīja. Kur mēs tur braucām caur? Tur, ko viņi teica? Jā, tur vajadzēs. Jā, tur vajadzēs apstāties pie tās zīmes. Un tur kritene baigi lielā. Vēl viens pasādi. Nē, nu ceļa malā tur.
Lūdzu, var vajadzēs kaut kad atbraukt. Jā, tas labs bija. Veco tehniku. Jā, atbrauksim. Bez jums. Jēziņ, mēs vēl pusē neesam. Wow! Labs. Labi, pafilmēšu, ka būsim augšā. Vai. O, Teo. Reku mūsu zirdziņi stāv. O. Nu, finiša taisne. O, rekorda naudiņas mēs tiekšā. Jē, un paskatīties. Mēs to izdarījām. Labs. Un šitas ir no tām kritenēm veidojies, ja? Jā. Nevar paskatīties, pasties putus. Kāda laipiņa par Naudiņi jāmet iekšā. Jā, bez. Lai skatītos. Tu jau var imitēt tā, vai? No. Jā, tagad domā. Tu nešauj ar viņu, jāskatās viņā ir. Jauki. Reku aizgāja steigāt. Mūsu zirdziņi. No sākuma. Pa laipiņu šitam nesteigāsim droši vien. Kur, ja mēs tur vēl gribam? Jā, tur būs laipiņu, ko steigā. Bet, bailes nav, es teiktu. No augšas izskatījās, ka bailīgāk, bet īstenībā nekā trakās. Ka šūpina? Jā, Sajūti. No. un galvenais mēs visi vienā pusē. O, rekur. Savējie Latvija, rekur mūsēji bijuši. Dzels jātnieki. Kad mums uztaisīs skrīveru. Skrīveru jātnieki. Skrīveru rakstnieki, ja? Būsies kāds vilnīts. Jauki, iesim lejā. Vajadzēja kaut kāds ņēmuņi. Iesim lejā un mauksim uz to kriteni, jā, apstāsimies, kur tā sieviete teica. Bet tas jau nebija, vai tu? Nē, tas pa ceļam braucot. Nē, pa ceļam braucot, ceļam malā būs. Starp šeit virsiem. Jasnu, labi. Iebraucām te šlepšķijai kritenes. Tā, to, ko sieviete teica, ka 2023. gadā, jā, tā kritene veidojusies. Paskatīsimies svaigu kriteni. Jau sajūsmas jau pie... Blin, ka mājuši tā neiekritena. Bet te jau redzi, reljefs jau ir. Rekur. Kritene, ničo себе. Baigi dziļā, ne? Tur jau var pelst. Bez mazvai. Bet baigi interesanti, ka tik dziļš un nestāv ūdens pilns. Bet tāpēc, ka viņš jau turpinās Viņš turpina peldēt kaut kur apakšā, ja? Zemavoti, tur visu laiku skalo. Tur apakšā ir mīksts vai ciet? Jā. Peldēt tur. Baigi. Biržu gāja tilts. Pirmo reizi pār tiltam, ka iet jāievēlās vēlēšanās. Bet vai tad tu nevarēji pa tiltu arī pārbraukt? Ar velosipēdiem var. Jā. Mums ir lielē ar bateriju. Es stumju viņu pāri. Taisa, pēc tu stepēs. Uz māju man te pat uz baznīcu. Reku braucam opīti. Es te tev sekundēju elektronu. Šitie jau var. Labs, ne? Un tur ir muiža tajā pusē? Jā, vēlreiz to pašu. Tā. Šito, karoči, uzpludināja, tur ir divas upes sajiet kopā, viņi speciāli uzpludināja, lai apkārt pilī netiek klāt. Tālus. Brauksim uz to baznīcu brauksim. Un reku tur redzi? Tur ir pils, reku redzi divi stobri tādi. Reku baznīcai labajā malā. Tur ir tā pile.
Tā kā pilsēta. Jā. Apskatāmies vizuāli. No ārpuses iekšā neiesim. Vajag jau laiks. Laiks tur daudz, tur vajag kādas, domāju, stundas 2-3 taču. Tālāk. Ceļš, cik tad ir ceļš stundas brauciens? Nu jā, te jau nekā nav. Tā iekšā jau droši vien mums nelaidīs neviens. Iesim palasīs, kā droši vien. Varam tikai apčubināt no ārpuses. Apējam jau jāzina. Ejam. Jābūt ir uz... Varbūt šitais sēdpuse. Varbūt šitais sēdpuse. Pēcpuse. Vai tur viss cilvēki? Jā, viss dvižuha tur notiek. Nu, ko tad? O, kāpēc mēs... Nu jā, mēs no... No... O, jauki. Skaisti, dvižuha notiek. Jā. Kā ir lietviski rūgts? Kā teici rūgts? Gurki. Kartus? Kartūs. Kartūs. No vārda. Lietviski to sauc kartus vai kartūs. Nu, iesim garām, tad jāatcerās. Līdzīga tradīcija, jā, kā latviski. Kartūs. Kartūs. Tad vajag atcerēties, iesim garām, tad kartūs nobļosim, ja? Ejam, apsēžam. Labi sēžam. O, jā. Blakus soliņa drīkst. Drīkst. Kartūs. Kartons. Kartons. Mums jau bija. Būtu padavušies. Gandrīz. Jā. Viss forši, tikai ļoti silti. Pakaļ viss sasvīdusi. O, jānoiet vēl 500 metiņu, vai ne? Just only. Arī. Nu, varēja te mocīt braukt pāri, ne? Nu, ko iesim paēst? Lietuviešu cepelīnus? Nezinu, kā jūs, bet mēs noteikti. Cepelīniem tieši. For best cepelīnas in Biržai, nu kā reiz. No. Cepelīni mums izpalika. Baigās rindas nenormālās, negribam gaidīt, brauksim uz picēriju. Jā, thank you. Tas lejās. Tas ir asais un tas ir neasais. Pa virsu? Jā. Mutē uzreiz. No, jā, cītiņas mums. Būtu izvēlēsies, ka nav. Tur taču bija skaidri un garš ir rakstīts maršrums. Labu apetīti visiem. Ko? Laidīsim uz Papilijus? Pilniem vēderiem. No. Biržā, protams, bija vairāk ieplānots iebraukt, bet no. Osis saka, ka jābrauc dzert ātrāk. Laiks spiež. Nu ko, Papīlis. Kaut kur atbraucām, tikai nezinām, kas tas ir. 1658. gadā Zviedri nodedzinājuši ir un nav atjaunots vairs. Kaut kāda muiža vai pils. Kur ir vecie mūri? Nu, ot. Te ir kopts. Oti lūdzu pa pilis tev. Vecie mūriem pastāvēt. Mas to mūru. Vienkārši kāds akmenis. Mas to mūru te. No. Viens no pēdējiem apskates objektiem droši vien. Šodien, jā.
Lūdzu, tālāk. Saku, vienu no šodien pēdējiem apskatīties objektiem. Kas, ko zina, robežas tam no atradīs. Neretā? Uzskatiet un atlaid. Tā bija kādreiz... Tikko raksta, vai būsi? Nu neko darīt, gan jau nākamreiz tos biržus iekarosim riktīgi, vai ne? Davai, priekšī. Davai, čau. Rītam. Davai. Birži izbraukāti. Nav viss apskatīts, ko gribējās, jo laika pietrūka. Bet neko atstāsim nākamreiz. Ļoti labs laiks, ir ideāla diena, vispār braukt bija un beigas superīgi. Vai ne? Tieši tā. Tā, tiekamies nākamreiz.